čau! Nu, jūs esat crazy vienkārši. Tik liela aktivitāte zem pēdējiem 2 video. Wow! Tik daudz laiku, tik daudz komentāru. Es pat neesmu paspējusi vēl atbildēt. Man vajadzēs atbildēt uz jūsu komentāriem. Wow! Protams, ka es taisīšu vēl video, ja ir šādas aktivitātes. Protams. Tā kā jā, šobrīd ir 9 no rīta un mēs braucam uz stalli. Labrīt, zirgi. Vedīsim ārā. Tikai jāpaskatās grifoniņu. Jo. Jāpaskatās, viņam nav sapampušas kājiņas. Viņš vakar mums paņēma un nokrita boksī. Nedaudz varbūt no iekšpusītes. Bet ne, nav nekas. Nekas viņam nav visi kārtībā. Pagaidi, Grifa. Var arī ļoti labi pateikt, vai karsts ir kaut kur. Es teiktu, šiten ir nedaudz karstāks. Nē, abās kājās vienādi. Ok, tā viss ir kārtībā. Liekam mušu maskas, mušu sagas un dodamies ārā. Tā, nu, mēs visi 3 ejam ārā. Donna neiet ārā, jo Donnai būs treniņš. Šobrīd ir ļoti labi tas, ka aplokos vairs nav knišļu, nav vodu, bet ir dunduri un mušas. Un dunduri ir šausmīgi daudz, tā kā anormāli daudz dunduru. Tā kā, jā, mušu maskas, mušu sagas mums ir, mēs liekam. Jā, nu, labi, ejam. Nu, zirdziņi atnāca uz aploku, padzaras. Šeit ir šausmīgi dubļi viņiem, bet, nu, jā, te nevar neko izdarīt. Es cerētu, ka viņi neietu pie tā koka. Un viņi varētu iet ēst zāli. Nu jā, Grifonam ir saplāsta saga. Es viņam nopirku jaunu, bet es negribu šobrīd likt. Tāpēc, ka tāpat dienas beigās būs lietus. Un tad viņš vēl izvērtīsies un saplāstīs jauno sagu. Tā kā lai viņš pastaigā pagaidām ar šo sagu. Nu jā, kaut kā tā. Ieslēgsim viņiem elektrību, lai staigā. Nu jā, runājot par to Grifona krišanu, īstenībā tā ir tāda interesanta problēma. Jo Grifons, viņš neguļ guļus, viņš guļ tikai stāvus. Vispār visu laiku, kopš es esmu Grifonu iegādājusies, es viņu esmu redzējusi guļus, nu varbūt 2-3 reizes. Un tas bija ok, kamēr viņš bija jaunāks. Un tagad, kad viņš ir vecāks, viņam sākas šitas, ka, nu kā, zirgs guļ, tad, kad viņš jūtas droši. Un tā kā Grifons ir baigais cilvēku mīlis, viņš jūtas droši tad, kad cilvēki ir ar viņu. Piemēram, kad viņu seglo. Un viņš reāli aizmiegst, kamēr viņu seglo, un tad viņš krīt. Viņš nekrīt pilnīgi ar purnu zemē, nē, viņš tā kā sāk šķirties, un tad viņš pamostās. Bet vakar es mācīju meitenēm likt saites un saitāt zirgiem kājas. Un viņš aizmiga, kamēr viņam saitēja kājas, un viņš sāka krist, un viņš ar ceļgalu iesita meitenei pa seju, nu krītot, protams, ne jau nejauši. Un viņš reāli nokrita uz tā kā priekškāju ceļgaliem. Tā kā crazy. Un tas jau paliek bīstami. Un tagad man ir jāpadomā nedaudz, ko darīt. Kā man likt viņam gulēt? Tas ir Grifons, es nevaru. Viņš nēt, viņš neguļ, ko man ar viņu darīt? Jā. Nezinu. Atvedu Donnu uz Limaratas boksi, jo Ester jau ir atbraukusi, tūlīt sanesīs inventāru un saglosies. Kamēr Estera tīra un saglo Donnu, es iztīrīju Grifonam boksīti, un es viņam šobrīd nekaisīšu, jo ir ļoti silti, un var redzēt, ka te var redzēt, ka ir slapšs. Līdz ar to es nekaisīšu, lai pažūst nedaudz, jo pēc tam uz slapja uzliekot sausas saumus, nu, tāpatās paliek slapšs un tas aromāts paliek. Līdz ar to, jā, tagad es viņam iztīrīju un neko nekaisīšu, neko nedarīšu, lai viss nožūst. Estera jau iesoļojas un sāksim treniņu. Galvenais mums ar tiem Donnas saglēm arī prikoli, ka solie daudz ātrāk un beigās, kas tur ar piegādi kaut kas nebija kārtībā vai kaut kas tam līdzīgs. Un šausmīgi galīgi tie jaunie sagli nāca. Nu, viņi tika uztaisīti kaut kādās 5-6 nedēļu laikā, bet piegāde ilga kaut kādu mēnesi, man liekas. Bet šodien Sofija saņēma
izziņu, ka segli tiks piegādāti šodien. Tā kā Estere ir pēdējais treniņš ar vecajiem segliem, un jā, Donnai būs jauni segli. Labi, Estere, tavs uzdevums pacels viņu smuku lēkšos un uzies uz kārtiņām. Un uz visām 3 kārtiņām tev ir jābūt sagrupējušai. Gan uz šīm, gan uz tām. Bet, skaties, ja tu viņu reāli nevari pagriezt, tad labāk ej pa lielu apli, nekā tur kaut kā briesmīgai kārtiņas. Sākumā pacel pagriezienā lēkšos, un tad var iet. Kāja. Un cel lēkšos. Jā. Sēžam seglos, uzvedam uz kārtiņām. Nekas. Cel lēksīti, cel lēksi, cel lēksi. Jā, vēt uz kārtiņām. Un sūti, sūti, sūti. Labi. Vairāk nedaudz jāpasūta. Viņa tāda slinka ir. Taisna līnija. Sēžam seglos un hop. Jā, šis bija labi. Sēžam seglos, pasūtam, sūtam, sūtam, sūtam. Nekas, turpinam. Labi. Labi. Sēžam seglos, griez, griez, griez. Labi. Tikai kur tev kāpslis? Jā, labi. Vairāk uz lielu apli. Redz, ka tev nesanāk viņu pagriezt. Un tad viņa arī neiziet uz kārtiņām. Pēc kārtiņām taisni. Pasūtam, pasūtam. Labi, taisni, taisni, taisni. Labi, skatāmies uz kārtiņām, kur tev kāpslis. Pasūtīt. Davai, tev arī steks ir. Pasūtam, pasūtam, pasūtam. Estere, viņa jau slinka paliek. Un pasūtam, pasūtam. Ok, pasoļojiet. Sēžam seglos, īsākas pavadas. Un sūtam, sūtam, sūtam. Neguli, neguli. Turpinam, turpinam. Nekas, turpinam. Labi, pasūti aktīvāk, kur tev kāpslis. Sēžam seglos, sūtam, 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 sūtam. Labi, kur tev kāpslis. Taisna līnija un sūti, 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 sūti. Super, šis bija smuki. Un vēlreiz pelēkais. Taisns zirgs, taisns zirgs. Ok, paglaudi, mainam virzienu. Ļoti labi. Sēžam seglos, taisna līnija un pasūtam. Super, ļoti smuki. Sēžam seglos, īsākas pavadas, griežam un sūtam, sūtam, sūtam. Ļoti labi. Ok, rīksis samaini kāju ātri. Un lēksis, 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 lēksis. Jā, super. Labi, vēlreiz pelēkais. Lēkšo, lēkšo, lēkšo. Super, ok, atrikšo viņu. Ļoti labi, Estere, mālacis. Nomierini, atrikšo. Estere ir ļoti liels progress ar Donnu, un man tāds lepnums, tā kā skatīties uz viņu. Un pilnīgi, viņa jau ir smukāks sēž, pārliecinošāk. Vairs nav tās garās pavadas. Ik pa brīdim izkrīt tādas kļūdiņas, bet jau mazāk. Un jā, kā Donna viņu valkāja pirms kaut kādiem 3-4 mēnešiem. Un kā ir tagad? Pilnīgi. Cits jātnieks, cits zirgs. Tur ir super, super, super. Nu jā, man patīk īstenībā, kad Estere jāja Donnu, jo viņa jāja viņu pārliecinošāk nekā Grifonu. Tas ir tā interesanti, bet tā ir.
Tā kā jā, nu super treniņš. Ester ar Donu tikko atgriezās pēc treniņa, kamēr viņas atsoļojās, es iztīrīju Aleksas boksu un tāpat kā ar Grifona, es visu novācu un lai nožūst viss, kas šeit ir. Es zinu, ka es jums teicu, ka es tā kā nomazgāšu Grifonam visu boksi, ja? Pirms, Dievs, tas bija ļoti sen, kad bija pirmās siltās dienas, es teicu, ka viņam izbarzīšu sienas tādā garā, bet tagad es tā paskatījos, ja? Labi, Grifonam boksis vēl ir netīrs. Tā kā, kas tas ir? Tā kā šausmas. Kur es sāku mazgāt jau, ļoti redzama atšķirība. Tā kā Aleksas boksis ir vienkārši šausmas. Tā kā es viņai varbūt šodien durvis nomazgāšu, bet arī redzēs. Bet es mēģināšu. Kamēr Estera nosaglojās aiznes inventāru, es nomazgāju veselu dēlīti. Ja. Es domāju, atšķirība ir acīm redzama. Ja. Man liekas, to mazgājot es raudāšu, bet pagaidām, jā. Ok, mēģināsim vēl. Var redzēt atšķirību. 3 daļi nomazgāti, 2 vēl nē. Ļoti laba atšķirība. Jā, bet palika tikai trakākie daļi, bet tagad dosimies pusdienās. Es esmu atpakaļ no pusdienām, un lai gan šobrīd it kā spīd saulīte, ja, bet nāk kaut kādi mākoņi. Un pērkons ir dzirdams tur. Tā kā jā. Oi, bet tik smuki izskatās, ka tie 3 dēlīši ir nomazgāti. Vienīgais man nesanāca šeit te nomazgāt, jā, jo man tur nelien. Vispār tas, kā es mazgāju, man ir urbis ar šādu te. Un tad vienkārši viņu saslapinu, un tad es šitā visu, jā, kaut kā tā. Labi. Kamēr nelīst, jāpabeidz mazgāt durvis. Ārā pērkons ducina, bet paskatieties uz tām durvīm. Ak, Dievs, es esmu tik priecīga. Mēs devēju aizvērsim un salīdzināsim. Poska. Šitie 2 vēl ir slapji, tāpēc viņi izskatās tumšāki, bet. Un tad ir nemazgāta siena. Tā kā ļoti labi var redzēt atšķirību. Pilnīgi kā jauni. Reāli kā jauni. Tik skaisti. Šitie vēl slapji, bet kad viņi nožūs, viņi arī būs tādi gaiši. Super. Kamēr tas lietus vēl nav atnācis, var redzēt tā svītra. Baisi nedaudz, bet labi. Es izdomāju, ka es nemazgāšu, jo es pamazgāt varu arī, ja būs silts un lietus. Es paravēšu puķu dobīti. Šito stūrīti es jau biju izravējusi kaut kādu laiciņu atpakaļ, jo te bija zāle. Te auga zāle un viņa jau sāka augt staulī. Bet, var redzēt, ka pati puķu dobe vēl īsti nav ravēta. Tā kā, aiziet. Atkal labi zibaņo un pērkons ir labs. Iemuk iekšā, nedaudz es paravēju. Var redzēt šitam te, tur vēl nē. Bet, vismaz, jā, un sākas lietus, un baigais vēsums palika. Bet, viņš, man liekas, tas trakais aizgāja garām, bet, kaut kas pie mums tāpat būs. Jā, un sāk līt aizvien vairāk. Lietus līst tā kā traki. Jūs neredzat, bet, ir traki, un visu laiku zibaņo un pērkons ir. Bet man ir labi, ka es esmu staulī, un es domāju, ko man darīt, bet es gan jau pamazgāšu vēl, tāpēc, ka man patīk, kā izskatās, labi izskatās. Man tikai ir jāizdomā, ko. Varbūt Aleksas šo sienu, vai varbūt šo sienu, bet šis būs ilgs darbs. Man arī paveicās, ka es izdomāju, es jau pat tā prātā biju padomājusi, ka limeratu es jāšu 4, šobrīd ir 3, tā kā man ir stunda, lai viņš pāriet vai mazinās, jo šādā laikā es nejāšu. Bet es domāju, ka viņš pāries un mazināsies. Tā kā paska kā līst. Pilnīgi stālī jau tas ūdens te, jo vējš vienkārši pūš un ir crazy. Šausmas. Lūk, atkal, lai tiktu ārā vai iekšā no staļa, vajag peldēt, bet lietus, man liekas, vairāk nelīst. Tur var redzēt, ir jau gaišāks, tā kā šitas te pabīdīsies, un tad mēs varēsim ņemt limeratu. Kamēr tas gāziens bija, es nomazgāju tikai šo te dēlīti un tad to metālu. Viņš arī vēl ir slapšs, tāpēc liekas tumšs, bet viņš ir tīrāks. Lūk, 2 daļi jau ir tīri.
Vienīgais, ko es sapratu, viens dēlis man prasa kaut kādas 15-20 minūtes. Tā kā jā, čakars ir, bet izskatās labi. Nu, lūk, 4 dēļi mums ir. Man paliek 2 šie te, bet man šobrīd nav laika, man jāiet Limerata. Man vēl bokši nav pabeigti, tā kā tas arī tā jautri. Nu labi, bet gan jau mēģināsim visu paspēt, bet vismaz paskatieties, cik skaisti. Ļoti skaisti. Ok, ejam strādāt tālāk. Nu jā, es jau biju gatava iet jāt, bet es izdomāju, vai es izstaigāšu laukumu. Un tur vienkārši, tā kā, tur, kur nav melorācija, ir plūdi. Un viņš nespēja sasūkties. Mums šodien it kā ar Limeratu būtu jāpalec, bet paskatieties uz piezemēšanos ir vienkārši šausmas. Ja izsteigāšu kājām. Nu labi, viņš ir ciets, bet nu, viņš nav labs. Ok, vot, redz kā. Un ja jaunzirgam tā būtu. Nē. Nop, laikam iesim mazgāt stalli tālāk. Paskatīsimies, kā būs, ja lietus pārstās līt un laukums paspēs mums aiziet prom, nu mitrums no laukuma. Tad es varbūt Limeratu paņemšu kopā ar Viktoriju, jo Viktorija man šodien būs uz treniņu. Bet, nu, redzēs. Jo pagaidām neizskatās daudz sološi. Labi vēl pieredzējušam zirgam, ja? Bet, nu, jaunzirgam, zinat, vēl viena mazāka kļūmīte, un viņa var atteikties laikt, un es šobrīd negribu ar viņu riskēt kaut ko tādu. Tāpēc, labi, man ir 2 stundas līdz Viktorijai, pamazgāsim, pabeigsim visu ar bokšiem, un visu vienkārši mierīgi izdarīsim stallī. Es jums varu ātri izstāstīt, kā mums gāja sacensībās, tā ka sacensībās mums gāja ļoti labi. Lai gan neviens, man liekas, neizgāja bez soda punktiem, lekšanas maršrutus, bet tās kļūdas vairs nebija mazas, tādas nenozīmīgas. Nē, tās kļūdas jau bija tādas profesionālākas kļūdas. Tās kļūdas jau bija tādas, ka var redzēt, ka mēs augam. Jā. Nu labi, Limerata bija ļoti pārbijusies. To varēja just, to varēja redzēt. Lai gan viņa leca skaisti, bet uz katru lecienu man viņa bija jāsūta un jāsaka viņai nebaidies, ejam, un man nebija laba sajūta, man nepatika tā iet. Jo ūsiņā pirmajos mačos viņa pati gāja, man reāli vienkārši bija jāsēž un jāpalēlna, jāpātrina gaita, no atkarībā no situācijas, jāparāda atspēriena punkts dažos brīžos, bet mīļdzīvnieku biedrībā tā nebija, mīļdzīvnieku biedrībā tiešām es visu darīju, un viņa bija vienkārši mazs pārbijies zirdziņš. Nu, tie, kas redzēja dzīvē, tie noteikti arī redzēja. Mums beigās bija 4 soda punkti. Viņa man nostopēja uz 1. Un tad man nācās viņu nodzīt no vietas. Tas nebija forši, bet, nu, jā. Un tad tur bija viens pagrieziens uz pēdējo, kuru es vienkārši aizmirsu uz šķērsli. Tāpēc mums bija tā, mums būtu bijuši tikai 4 soda punkti. Bet, nu labi, ok. Manām meitenēm gāja ļoti labi. Tā, kas man bija grifons uz 60, arī vienu nogāza, arī nepareizi uziet uz šķēršļa, vajadzēja laicīgāk viņu griezt. Bet arī tā ir pieredze, mēs mācamies, kā ir zirgu pareizāk pagriezt, jo, zināt, sacensībās mēdz uzlikt tādus interesantus pagriezienus, un jā, šoreiz arī. Grifons uz 80 ar Sofiju. Viņa nogāza 1, un ļoti daudzi zirgi vai stopēja uz 1 vai gāza, tāpēc, ka viņš bija jālec, tā kā viņam pretī bija teltis, un blakām bija tumba. Līdz ar to tas nebija baigi tāds drošais šķērslis. Nu jā, un Grifons tur paignorēja Sofiju. Protams, ja Sofija būtu vairāk devusi to ejam, es domāju, viņš būtu aizgājis, bet viņš aizgāja, viņš neaizvilka, viņš izleca, viņa nogāza. Un Sofija tajā brīdī, ka viss, mēs nogāzām, mēs padodamies, un uz otro šķērsli viņa nepareizi uzgāja, Sofijas tur nebija, un Grifons pateica, nu tad mēs nelecam, un viņš aizvilka prom. Bet tad Sofija sadusmojās, jā. Un visi pārējie šķēršļi, tik skaisti, tik forši. Vispār Sofija ir interesanti. Ja paskatās, viņa lec sacensībās, viņa smaida. Viņa uz katru šķērsli smaida. Tas ir forši. Otrajā dienā Donna ar Saniju vadības maršruts.
super, 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 super. Profesionāli, skaisti, precīzi, ļoti labi. Mums Viktorijana brauc uz sacensībām, tā kā Dārta ar Aleksu gāja 2 maršrutus, vadību un 40 centimetri. Vadībā arī Dārta visu profesionāli, viņa iepazīstināja Aleksu ar laukumu, ļoti skaisti, ļoti forši. Dārtai uz 40, Aleksa arī nav drosmīgs zirgs, viņu vajag ik pa brīdim pasūtīt. Un tad uz beigām, laiks tas bija pirms pēdējais šķērslis, uz beigām tas noteikti bija. Tad, jā, laikam Dārta jau domāja, Aleksa jau visus ir izlekusi, viņa visus leca, nebaidījās, ka tā kā nevajag pasūtīt. Jā, kļūda, vajadzēja pasūtīt, vajadzēja iedrošināt zirgu, jo Aleksa arī pēdējā brīdī pamauca greizi. Tas šķērslis arī bija, teiksim tā, pie tiesnešiem vai uz tiesnešu pusi. Tā kā, jā, tieši šķēršļi visu laiku zirgs ir jāiedrošina. Un Donna uz 40 centimetriem perfekti. Nebija tik smukas uzejas, bet Donnu pagriezt ir sarežģīti, viņa nav viegli griežama, tā kā tur es vēl piedošu, to mēs piestrādāsim treniņos, ar Annu. Bet jā, viss bija tīri, vienīgais viņa arī aizmirsa pēdējo šķērsli. Tā kā jā, bet 4 soda punktiņu uztaisīja valtu, izlaca un viss bija kārtībā, bet nenogāza un viss kārtībā. Tā kā jā, īstenībā manus un manu audzēkņu startus varēja paskatīties, bija skaisti. Jau vairs nav tāds, ka jākaunās, nē, tiešām tagad ir ko redzēt. Viņas smuki man jau startē, smuki lec un zirgi bija, man ļoti patika. Tā kā kaut kā tā. Lūk, sanāk visa šī siena Aleksai būs nomazgāta. Durvis ir nomazgāta, šī siena ir nomazgāta, super. Man ir bail par šo. Bet tas noteikti nav šodien, bet ak, mans Dievs, šausmas. Jā, bija baigi grūti nomazgāt, var redzēt, ka šitam te tā līnija ir tumša, tāpēc, ka es nevaru ar savu mazgāšanas līdzekli tikt tajā stūrītī, bet tāpat ir daudz labāk nekā bija. Labi, šodienai pietiek. Izmazgāju to un izmazgāju šitos te un šo te un šito, kur mums ūdens stāv. Kaut kā tā. Viss man jau rokas vienkārši ir netīras un drep, bet ir izmazgāts. Un man patīk, man iepatikās mazgāt. Es nezinu, vai man patiks to mazgāt, bet te bija forši. Man patika. Ir bez 26, es sakaisīju, saliku sieniņu. Viss ir skaisti. Kā Aleksas bokses. Tagad ienācu un vienkārši paska. Es nezinu, vai jūs kamerā redzat, bet dzīvē ir tik tīrs, tik skaists. Prieks skatīties. Jā, runājot par to, ko es stāstīju no rīta, par grifonu un to, ka viņš krīt. Tas ir tāpēc, viņš krīt, ka viņš neguļ. Viņš man neguļ guļus, un zirgs aizmieg tad, kad viņš jūtas droši, un grifons droši jūtas, kad pie viņa ir cilvēks. Un viņš pakļauja briesmām sevi, viņš pakļauja briesmām manus audzēkņus, jo viņš vienkārši krīt. It kā krīt, viņš vienkārši sāk gāzties, jo viņš aizmiegs. Un tad viņš tā, viss kārtībā. Un arī viņš boksī neguļ, ja. Bet es arī saprotu, kāpēc viņš boksī neguļ. Tāpēc, ka viņš šeit čurā, tur kakā, tur ir ūdens, te ir barība un tur ir sienas. Un, respektīvi, viņš negulēs sienā, viņš negulēs pie barotavā, viņš negulēs tur, kur viņš kakā un čurā. Viņam nav kur gulēt, ja viņš tā ir iekārtojis savu boksi. Tad pamainīsim viņam boksi. Šodien viņu ielaidīšu Limeratas boksī un Limerata aizies Grifona boksī. Paskatīsimies. Tā, Donnas boksis arī ir iztīrīts. Atbrauca Viktorija, viņa sataisies zirgiem vakariņas, kamēr es tīrīju Donnas boksi. Un es viņai jautāju, tā kā, Vika, tu būsi baigi dusmīgi, ja es jāšu kopā ar tevi. Nē, maz nebūšu. Un tad laimīga, priecīga. Ok. Tad es jāšu kopā ar viņu, un es pamēģināšu ātrāk iesildīt, apsaglot, iesildīt ātrāk, lai pēc tam, kad Vikai sāks tas intensīvākā daļa, Limerata jau ir boksī. Mēģināsim tā. Inventāru mēs jau ar Viku sanesām, un viņa aizgāja pēc ķēvītēm. Esmu jau uz retiņas. Laukums ir interesants, kā kurā vietā, teiksim tā, neko baigi daudz mēs laikam padarīt nevarēsim, un mūs arī šausmīgi ēt nos dunduri.
Bet neko, strādāsim. Mēs ar Retiņu jau ierikšojāmies, un tur Vika ierikšojas ar Aleksiņu. Tā, nu mēs ar Limeretiņu palicām lielos krustiņus. Viņa ļoti jaudīga, šausmīgi jaudīga. Ja vienkārši sēdi un ceri, ka tu izsēdēsi lecienus, jo citi viņas lecieni ir, man liekas, es tur lidošu kā Spidermans. Bet nē, ir ok. Bet jaudīgi, bet forši. Viktorija jau ir ierikšojusies un ielākšojusies, mēs ar Retiņu atsoļojamies. Tā kā, nu, gandrīz perfekti mums sanāca. Vai? Vikai krustiņš. Taisna līnija un pasūtam. Super! Reta, cik mēs liksim? Šis bija labs, vai ne? Ok. Te tu varēji rīkšos pārvest, nu, bet labi. Taisna līnija un pasūtam. Labi. Rīksis. Jā. Ko par šito? Vajadzēja iet no rikšiem, vai ne? Jau. Ok, pasoļo nedaudz. Viņa aizalsās, tāpēc nogāza. Otrais virziens. Labi. Super. Limereta, ko tu teiksi? Limereta ir piekususi. Mazīs bebis. Mierīgi un taisni. Super, ļoti smuki. Atkal rīksis. Jā. Kāja. Un kur tavu kāpšļi? Kas ir Reta? Koši? Super! Ok, pāglaudi pasoļojam. Nu, Reta. Kas ir ko? Tev nepatika? Nepatika? Kāpēc tev nepatika? Augstāk vajag? Reta saka, ka augstāk vajag. Mika mēģinās divus krustiņus iet. Labi. Rīksis, samaini kāju. Rīksis, lēksis. Nu, nesamainīja kāju, bet labi, ej. Kurš pasūtīs? Taisnā līnijā un nedaudz pasūtam. Labi. Ej, viss pareizi. Taisna līnija. Jā.
Labi? Ok, pasoļo. Taisns zirgs. Ļoti labi. Samainam ātri kāju. Riksis, 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 lēksis. Super. Taisns zirgs. Super, smuki. Ejam tālāk, visi pareizi. Neskrienam, neskrienam. Zaļais. Neskrienam virsū, ja viņi iet aktīvi, lai iet. Ok, pasoļo, pasoļo. Labi, parikšo, paņem kāpšļus, sakārto sevi un izies vēlreiz zaļo. Neskrienam, ejam normāli. Šitā, super, ātrikšo, pāglaudi viņu. Super. Atnācu pakaļ šiem diviem. Grifonam smuks dibens, protams, bet paska, viņš jau kaut kādu pusstundu gaida šeit, un Donna tur mierīgi tā kā ēda zālīti. Un tāds prieks īstenībā Donna atskrien, kad viņu pasauc. Zirdziņi jau iekšā. Vēl nav īsti pieraduši pie saviem jaunajiem bokšiem. Gan Lemerata, gan Grifons. Vai ne, Grifā? Bet izskatās Grifons laimīgs pagaidām, jo viņam jauns boksis. Ok, dosim vakariņas. Nu, zirdziņi jau pavakriņoja. Tagad Lemerata jau izārda sienu. Grifons izskatās laimīgs šobrīd. Ēt. Aleksiņai nedaudz ir sūdīgi viņa auzus. Nu, tikai tā nedaudz ir pādusi, bet cieniņu viņa ēt, viss kārtībā. Tagad viņa iesēst. Ok, nu es esmu jau mājās, līdz ar to. Paldies, ka noskatījās šo video. Neaizmirsti, turpinam spiest laikus, jo jūs vienkārši superīgi esat ar tiem laikiem. Un, protams, arī komentāri. Uzrakstam kaut ko komentāros. Jā, tā kā, labi. Paldies, ka noskatījies. Atā!